Here, this is Botox. This is Botox that you make at home, honey. Šāda žļurga savelkot seju, paceļot ko gravitācija uz leju novilkusi, izlīdzinot grumbas, vai TikTok milzu popularitāti guvušais video patiesi palīdz, vai tomēr ir kārtējā muļķošana? Ok, šis ir ļoti interesanti. Mājās pagatavojamais botoks no 1-2 sastāvdaļām - lincēklis un ūdens. Baiga lētiski un baiga labi, nu ko pamēģinam? Talkā ņemu Instagram dāmu Janu Bruku. Tev ir botoks līdz šim bijis? Nekāda, bet man vajag. Ko tu gribi? Es gribu, kā visiem ir šeit te botoks jau uztaisīt. Lai neveidos grumbas, pareizi? Jā. Viss, kas saskaņā ar TikTok esot jādara, ūdenī jāvāra 2 saujas lincēkla vai arī lincēklas jāaplej ar verdošu ūdeni. Tu patestējam? Jā. Vai mēģinam? Ziežam. Vienkārši ziežam uz sejas. Kā? Tā arī ir. TikTok es redzēju daudz tos videos par šo masku, bet man liekas, tur tik daudz fake. Es ļoti gribu uzzināt to viedokli no kosmetologa, dermatologa, profesionāla cilvēka. Jā. Un atbildes es meklēju pie dermatologa Alekseja Zavorina. Ūdenī izmērcētas lincēklas noteikti neesot salīdzināmas ar botulīna injekcijām. Mūsdienās gan sociālie tīkli, gan tādas platformas, kur ir šie īsie video, kur tiek sniegta informācija, bieži vien viņas ir tendētas, lai piesaistītu uzmanību un lai ģenerētu šos skatījumus. Un tāpēc bieži vien tādos video tiek solīti brīnum efekti, tiek minēti vai nu slaveni vārdi, vai nu slaveni nosaukumi. Šajā gadījumā tiek pieminēts nosaukums botoks. Botoks tas ir medikaments, vēl jau vairāk tas ir brands. Dermatologs saka, lai arī lincēklas satur daudz pozitīvu īpašību, taču varbūt kāda daļa cilvēku, kuriem uz sejas uzlikta lincēklu masa, var izsaukt iepriekš neapjaustu alerģiju. Šī želeja, kas tiek pagatavota no tām seklām, viņiem var nosprostot tauku dziedzerus un veicināt izsitumus, piemēram, akne līdzīgā veidā. Vai arī mana un Janas seja reaģēs slikti uz šo TikTok padomu un iedzīvosimies sarkanos pleķos? Par to sižeta turpinājumā. TikTok un citās vietnēs atrodamā informācija mēdz būt veselībai kaitējoša. Cilvēks pamanīja, ka hialuronskābe mēdz būt arī krēmu un dažādu kosmētisku citu līdzekļu sastāvā, piemēram, seruma sastāvā, un izdomāja šo te līdzekli iešpricēt sev lūpās. Dermatologs kā tiešām traumatisku sauc TikTok atrodamo pilnu sejas apmetojuma izraušanas tā saukto izaicinājumu. Tā var noplēst tādas virsējo slāni. Nevelti par TikTok izaicinājumiem mēdz teikt kārtējais stulbings. Sociālo mediju ekspertu Denisu Ševeļovu joprojām nepatīkami pārsteidz, cik nekaunīgi ir uztura bagātinātāju izplatītāji, notievēšanas brīnumlīdzekļu piesolītāji. Pirmā pazīme cilvēku muļķošanai, ja saturā lietoti tādi vārdi kā noslēpums vai ko ārsti tev nestāsta. Vienīgais, kas nemainās, ir cilvēku zemes kritiskais domāšanas līmenis, mazāka izglītība, kaut kādas noteiktas jautājumus un, protams, arī cilvēka ticība, ka ar vienu maģisku kaut kādu produktu, kas ir īpaši pieejams leduskapī, var atrisināt visu. Un tas arī tas, ar ko spēlējas paši satura autori. Ir vairāki TikTok tā sauktie izaicinājumi, kas cilvēku veselībai un pat dzīvībai rada risku. Piemēram, sevi žņaukšana līdz atslēdzas. Bērni ir pat miruši. Savukārt izaicinājums pēc iespējas ātrāk apēst kukurūzu, tās vālīt uzspraužot uz urbja, daudziem beigusies ar izsistiem zobiem. Galvaskausa traumas rada TikTok aicinājums. Lēkājošam cilvēkam uzsist pa potītēm tā, ka krīt uz muguras un sasit galvu. Savukārt bojājumus deguna dobumam var radīt TikTok aicinājums caur vienu nāsi ievilkt prezervatīvu tā, ka tas iznāk ārā pa muti. Un tagad atpakaļ pie mūsu eksperimenta. Vai TikTokā izslavētā lincēkļu žļurga mūsu sejas būs savilkusi, atbrīvojusi no grumbiņām? Ejam noskalot nost un paskatāmies, kas ir Mums skrienam noskalot, nevis sejām. Kā tu jūties? Nekā, es baigas izmaiņas nejūtu. Es neteiktu, ka tu tagad izskaties citādāk. Vajag uzzināt to informāciju, vai tas strādā vai nē, nezinu. Jā, vai tas strādā vai nē, tāds ir jautājums. Roberta Čudarkina, Gustavs Kukainis, 360 TV ziņneši.